Es aicinu jūs paņemt Dieva vārdu un atšķirsim Mateja evaņģēlija 5. nodaļu. Un mēs pievērsīsim uzmanību šodien uz 9. pantu. Taču vēlos sākt lasīt no 1. panta, lai mēs saredzētu to plašākā kontekstā. Mateja 5, sākot no 1. panta. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu mutu atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams: svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgiem, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgiem, jo tie dabūs žēlstību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi mieranesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs nākam pie Tava vārda. Mēs nākam izslāpuši un vēlamies saprast Tavu vārdu. Mēs vēlamies zināt, ko Tavs vārds saka mums šodien. Tāpēc mēs lūdzam, māci mūs, lai mēs patiesi būtu mieranesēji. Mēs to lūgsim Jēzus vārdā. Amen. Pēc Otrā pasaules kara 1945. gadā tika nodibināta starptautiska organizācija ar mērķi uzturēt starptautisko mieru un veikt pasākumus miera apdraudējuma nepieļaušanai un atrisināt situācijas, kuras var novest pie miera izjaukšanas. Šīs organizācijas moto bija atbrīvot nākamās paaudzes no kara posta. Taču kopš apvienoto nāciju izveidošanās pasaule nav redzējusi vienu dienu bez kara. Mums nav miera pasaulē, mums nav miera sabiedrībā, mums nav miera starp tautām, mums nav miera starp cilvēkiem attiecībās, mums nav miera ģimenēs, jo mums nav miera sirdīs. Un vēl jau svarīgāk, jo mums nav miera ar Dievu. Bībele ir grāmata par mieru. Bībele sākas ar mieru Ēdenes dārzā un noslēdzas ar mieru mūžībā. Un vienu dienu Jēzus nāks atkal, un viņš tiks saukts par miera valdnieku. Tēma par mieru vīs cauri visai Bībelē. Tā sāks ar mieru Ēdenes dārzā, tad cilvēka grēka dēļ miers tika salauzts. Pie krusta miers atkal tika atjaunots, un vienu dienu Kristus nāks un nodibinās mūžīgu miera valstību. Vārds miers Bībelē parādās gandrīz 400 reižu. Vēstulē Romiešiem 15:33 Dievs ir saukts par miera Dievu. Romiešiem 5:1 ir teikts: tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Romiešiem 14:17 ir teikts, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Pirmā vēstule Korintiešiem 7:15 Pāvils saka, ka uz mieru Dievs mūs ir aicinājis. Pāvils arī raksta, ka svētā gara auglis ir mīlestība, prieks un miers. Un šodien mēs vēlamies paskatīties uz 7. svētību, kuru Jēzus pasludina saviem mācekļiem Kalna svētrunā. Svētīgi ir mieranesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Viss šīs svētības ir ļoti dārgas mums, jo tās parāda mums, kur ir tie, kur ir Dieva valstības mantinieki. Katrs viens no mums mēs piedzimām ārpus Dieva valstības. Neviens no mums nepiedzima glābts. Tāpēc Bībele māca, ka mums ir jāpiedzimst vēlreiz, lai kļūtu par Dieva bērniem. Un šīs svētības mums parāda, kādi ir tie, kur ir Dieva valstībā. Ja mēs labi zinām, ka ne katrs, kas saka kungs, kungs, iemantos debesu valstību,
Cik viegli ir piesaukt Kristu, taču nekad nepiederēt Kristum. Un tāpēc katra no šīm svētībām mums palīdz saskatīt patiesa kristieša īpašības. Kāds izskatās patiesa kristietis, patiesa Dieva valstības mantinieks? Un, lai to izdarītu, es vēlos paskatīties uz 4 lietām šajā svētībā. Pirmkārt, miera nozīme. Ko mēs domājam ar mieru? Kad mēs sakām miers, ko mēs ar to domājam? Kāda ir bībeliskā miera definīcija? Bieži mēs domājam par mieru kā par laiku, kurā nav karu un konfliktu. To brīdi, kad nav strīdu un nesaskaņu. Un taču arī kapsētā nav strīdu un nesaskaņu, un diez vai mēs to lietot kā labu miera definīciju. Miers ir vairāk kā tikai strīdu un karu prombūtne. Tā ir taisnības klātbūtne. Miers nav tikai pārtraukt karadarbību. Patiesa miers ir radīt taisnību, kas saved divas puses kopā. Ebreju valodā šis vārds ir šalom. Un, kad kāds jūds saka citam jūdam šalom, viņš novēl otram visu Dieva taisnību un labestību par viņa dzīvi. Ja mums ir jābūt mieranesējiem, mums ne tikai ir jāpārtrauc karadarbība, bet mums tā ir jāizvieto ar Dieva taisnību. Miera nešana nekad neatstāja vakumu. Ir atšķirības starp mieru un pamieru. Pamiers ir brīdis, kad mēs noliekam ieroči un piekrītam nešaut viens uz otru. Pamiers ir laiks, kad mēs apstājamies, lai pārlādētu. Pamiers vēl joprojām ir karš. Tas ir augstais karš. Miers no otras puses ir, kad divas konfliktējošās puses apskauj vienu otru un viņu vidū ienāk patiesība, taisnība un mīlestība. Miers nav tikai paslēpt nesaskaņas. Ja divi cilvēki ir ienaidā viens ar otru, pareizā lieta nav viņus nošķirt, lai viņi izbeigtu karot. Tas ir tikai pamiers. Pareizā lieta ir savest viņus kopā, lai viņi var atrisināt savas nesaskaņas. Un viņus attiecībās ienāktu patiesa miers. Bībelē miera nešana nekad neizvairās no problēmu risināšanas. Bībeles miers nav miers par katru cenu. Bībeliska miera nešana vienmēr pārvar problēmas. Tā vienmēr uzceļ tiltus. Tas prasa piepūli, tas prasa cīņu, tas prasa sāpes, taču beigās tas ienes patiesu mieru. Taču tev nevar būt miera bez taisnības un patiesības. Jākaba vēstulē 3.17 ir teikts: tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga. Dieva gudrība atrod savu ceļu uz mieru caur šķīstību, caur patiesību, caur taisnību. Jebkādi citi centieni nest mieru, kas izvairās no patiesības un taisnības, nav Dieva miers. Miers, kas noliek malā patieso cēloni un risinājumu, lai neradītu konfliktu, ir tikai pamiers. Un pamiers ir karš. Ebrejiem 12.14 ir teikts: dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves. Citiem vārdiem, tu nevari atdalīt mieru no svētas dzīves. Tu nevari upurēt vienu, lai iegūtu otru. Miers un taisnība ir nedalāmi. 85. psalmā, 10. pantā ir teikts: taisnība un miers, lai skūpstās. Tur, kur ir patiesa miers, tur ir arī taisnība. Tur, kur ir patiesa miers, tur ir arī patiesība. Tur, kur ir patiesa miers, tur ir šķīstība. Mēs visi gribam izvairīties no nevajadzīga strīda, vai es būtu mājās, vai darbā, vai draudzē. Taču, ja mēs to darām, upurējot patiesību, mēs esam izgājuši uz kompromisu, un tas vairs nav miers. Tas ir tikai pamiers. Brīdis, kamēr visu pārlādē. Mateja 10. nodaļā, 34. pantā, Jēzus saka: nedomājiet, ka esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu.
Mums varētu domāt, kā to saprast, es neesmu nācis nest mieru. Un tas, ko Jēzus saka, ir tas, ka Jēzus nav nācis nest mieru par katru cenu. Jēzus zināja, ka pirms var nākt miers, ir jābūt konfliktam. Esmu nācis cilvēku savas naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīrs māti. Un viņa paša māja ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Ja mēs vēlamies būt Dieva miera nesēji, mēs to darīsim nesot līdzi patiesību un taisnību. Un ja mēs nesīsim patiesību un taisnību, pasaulē, kura mīl mels un tumsību, tur neizbēgami radīsies konflikts. Jūdas vēstulē 3. pantā mums ir teikts turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Citiem vārdiem, ir lietas, par kurām mums vajadzēs strīdēties un pastāvēt par taisnību. Dieva miera nesējs nesaka, es nevēlos aizvainot kādu, kurš netic tam, kam es ticu. Es nevēlos strīdēties. Viņiem ir sava taisnība, man ir sava taisnība. Tas nav miers. Tas ir pamiers un tas nevienam nepalīdz. Jo tas, kas ir svarīgi, ir patiesība, taisnība un šķīstība. Un tāpēc mēs sludinām evaņģēliju. Un tas aizvaino. Un tas rada konfliktu. Un tas rada strīdu. Taču, kad šis konflikts ir atrisināts caur ticību uz Jēzu Kristu, tas ienes mieru. Patiesu mieru. Mēs neupurējam patiesību uz miera altāra. Kad Jēzus saka, svētīgi ir miera nesēji, tas nenozīmē, ka mēs klusējam par kaut ko, kas varētu kādu aizvainot. Tieši otrādi, mums par to ir jārunā. Jo, ja tā ir patiesība, tā aizvaino. Lai pēc tam varētu ienākt patiesa miers. Mēs neesam miera nesēji, kuri nekad nestrīdas. Vai tiem, kuriem nav nekāda pārliecība. Bet mēs esam miera nesēji, kuri pēc konflikta atrisināšanas ienes patiesu mieru. Klausies, tu būsi miera traucētājs, pirms tu būsi miera nesējs. Jēzus teica Lūkas evaņģēlijā 12:51. Vai jums šķiet, ka esmu nācis mieru atnest virs zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šā laika 5 vienā namā sašķelsies. 3-2 un 2-3. Tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu. Māte pret meitu un meita pret māti. Vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Tu radīsi konfliktu. Mēs no tā nevaram izvairīties. Mēs neradām konfliktu, lai radītu konfliktu. Bet tur, kur patiesība saskaras ar meliem. Tur, kur tumsība saskaras ar gaismu. Tur neizbēgami radīsies konflikts. Tu centies būt miera nesējs savā darbā. Tu dari savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas. Tu centies mīlestībā dalīties ar evaņģēliju. Un cilvēki kļūst tikai dusmīgi, jo tu viņiem liecini par taisnību un tiesu, un viņi to nevēlas dzirdēt. Nākamajā svētībā ir teikts, svētīgi ir taisnības dēļ vajātie. Jēzus tam ir vislabākais piemērs. Jēzus vienmēr ienesa patiesību tur, kur bija maldi. Tas arī bija par iemeslu, kāpēc jūdi gribēja Jēzu piesist krustā. Jēzus teica, pasaule man ienīs, jo es liecinu, ka viņu darbi ir ļauni. Jēzus teica, es neesmu nācis atnest mieru, bet šķelšanos, jo patiesa miers var nākt tikai pēc tam, kad cilvēku vidū valda patiesība un taisnība. Otrakārt, miera nesēji. Otrs vārds šajā svētībā ir miera nesēji. Kas ir šie miera nesēji? Tiesa mēs. 2. vēstulē Korintiešiem 5:18. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Dievs ir samierinājis mūs ar sevi un devis mums samierināšanas, jeb izlīgšanas kalpošanu.
mēs esam Dieva miera nesēji. Un es vēlos paskatīties uz 4 miera nešanas aspektiem. 4 veidiem, kā mēs varam nest mieru. Pirmkārt, miera nesējs rada mieru starp Dievu un cilvēku. Vēl viens nosaukums šai miera nešanai ir evaņģelizācija. Bībelē evaņģēlijs ir saukts par miera evaņģēliju. Miera nesējs ir kāds, kurš dalās ar evaņģēliju ar citiem, lai tie var kļūt par Dieva bērniem, kur agrāk viņi ir bijuši Dieva ienaidnieki un naidā ar Dievu. Romiešiem 10.15 ir teikts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēstu. Vislielākais miers, kāds cilvēkam var būt, ir miers ar Dievu. Romiešiem 5.10 ir teikts, ka mēs ienācām pasaulē kā Dieva ienaidnieki, ka mēs bijām naidā ar Dievu. Mēs ienācām šajā pasaulē ar pasludinātu karu pret Dievu. Mēs bijām sacēlušies pret Dievu. Mēs pretojāmies Dievam. Vai no aktīvi, vai pasīvi mēs cīnījāmies pret Dievu. Kolosiešiem 1.21 ir teikts, arī jūs kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu, savu sirdsprāta un ļauno darbu dēļ. Tādas ir katra cilvēka attiecības ar Dievu. Jautājums nav par to, vai tev ir attiecības ar Dievu. Jautājums ir, kādas ir tavas attiecības ar Dievu. Katrs neticīgais ir Dieva ienaidnieks, atsvešināts no Dieva un naidā ar Dievu. Jāņa 3.36. Bet kas dēlam neklausa, tas dzīves neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. Bet Dievs caur Kristus krustu piedāvā mūsu miera izlīgšanu. Izlīgšanu ar mieru, izlīgšanu ar Dievu. Romiešiem 5.1. Tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Katrs viens no mums šodien šeit ir vai nu ienaidā ar Dievu vai mierā ar Dievu. Neitrālās zemes nav. Un mūsu uzdevums kā miera nesējiem ir iet pie tiem, kur ir ārpus Kristus, pie tiem, kur ir ārpus Dieva valstības un pie tiem, kur ir zem Dieva dusmības. Un teikt, Dievs piedāvā noslēgt mieru. Šis miers ir prasījis Dieva dēla nāvi pie krusta, un tas nāk caur Kristus asinīm. Un ja tu ticībā nāksi pie Jēzus, tu pāries no Dieva ienaidnieka puses, un tu esi mierā ar Dievu. Jo ne tikai tu esi naidā ar Dievu, Dievs arī ir ienaidā ar katru grēcinieku. Dieva dusmība ir par katru neticīgo. Un mūsu uzdevums ir brīdināt un saukt cilvēkus bēgt no Dieva dusmības. Tas ir pirmais veids, kā mēs varam būt miera nesēji. Tas ir izlīgstot cilvēkus ar Dievu caur evaņģēliju pasludināšanu. Romiešiem 10, 14 līdz 15. Bet kā lai tie piesauc to, kam nav dzirdējuši, kam nav ticējuši? Un kā lai tie tic par to, ko nav dzirdējuši? Bet kā lai tie dzird, kad nav kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti. Un starp citu, mēs visi esam sūtīti sludināt labo vēsti. Vai tu vēlies būt svētīts? Vai tu vēlies būt patiesi laimīgs Dieva bērns? Tad esi tas, kurš atjauno salauztas attiecības starp cilvēkiem un Dievu, daloties evaņģēlijā. Otrakārt, Dieva miera nesējs ir tas, kurš veicina mieru cilvēkos. Ne tikai mieru starp cilvēkiem un Dievu, bet mieru cilvēku sirdīs. Taču mēs nevienam nevar būt miers sirdī, pirms viņam nav miera ar Dievu. Tikai pēc tam, kad mēs esam izlīguši mieru ar Dievu un beiguši karot ar Dievu,
Tikai tad mums var būt Dieva miers mūsu sirdīs. Jēzus par to runāja Jāņa 14. nodaļā, 25. pantā. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dodas jums dodu. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīsts. Viena no vislielākajām svētībām, kādu mēs varam piedzīvot, ir būt lietoti, lai veicinātu mieru viens otru sirdīs. Tas ir tas, par ko Pāvils runāja Filipiešiem 4:6, kad viņš raksta: nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Pāvils raksta Kolosiešiem 3:15. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Kā mēs varam veicināt šādu mieru savu brāļu un māsu sirdīs? Esmu pierakstījis dažus veidus, pavisam praktiski. Pirmkārt, mēs varam mudināt citus vērst savus acis uz Dievu un uzticēties Viņam. Tas veicina mieru mūsu brāļu un māsu sirdīs. Mēs varam mudināt citus uzvelt savus rūpes un raizes Dievam lūgšanā un runāt iedrošinošus vārdus, kas paceļ viņu garu. Tas veicina mieru citu sirdīs. Mēs varam atgādināt par Dievu klātbūtni viņu dzīvēs un grūtībās, daloties ar Dievu gudrību. Tas veicina mieru citu sirdīs. Mēs varam nest viens otru nastas, iesaistoties brāļu un māsu dzīvēs, kad ir kāda vajadzība, kalpojot ar vārdu, citējot raksturvietas, daloties Dieva vārdā ar citiem. Tas veicina mieru citu sirdīs, atbalstot citus viņu vistumšākajā stundā. Tas ir miers, uz kuru Dievs mūs ir aicinājis. Pirmkārt, kad mēs palīdzam citiem salīgt mieru ar Dievu, daloties evaņģēlijā. Un otrkārt, palīdzot citiem pieredzēt Dieva mieru viņu sirdī, lūdzot, apmeklējot, daloties Dieva vārdā, iedrošinot un atbalstot viens otru. Treškārt, Dieva miera nesējs veicina mieru ar cilvēkiem. Ne tikai mieru cilvēku sirdīs, bet mieru ar citiem cilvēkiem. Jēzus par to runā Mateja 5:23, kad viņš saka: tāpēc, ka tu upurēji savu upuri uz altāru, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi. Nevis, ja tev ir kaut kas pret tavu brāli, bet ja tu zini, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj tur pat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīsti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Ja mēs esam Dieva miera nesēji, mūsu uzdevums ir iet pie tā, kurā mēs zinām, ka ir kādas nesaskaņas ar mums, un censties atsiet šo mezglu. Pat ja mums nav nekas pret citiem, bet mēs zinām, ka kādam ir kaut kas pret mums, mūsu uzdevums ir ienest mieru šajās attiecībās. Tik, cik mēs to spējam, nevienmēr būs iespējams panākt pilnīgi mieru uzreiz. Tāpēc Pāvils saka Romiešiem 12:18, ja iespējams, no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Un es vēlos tikai atgādināt, ka tas nenozīmē, ka mēs upurējam savu pārliecību vai patiesību vai pieņemam maldus. Bet cik vien tas ir iespējams, no mūsu puses, kā Dieva miera nesēji, mēs esam aicināti dzīvot mierā ar citiem cilvēkiem. Arī Mateja 5:44. Jēzus saka, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Jo viņš liek saulē uzliekt par ļauniem un labiem
un liek lietumlīt pār taisniem un netaisniem. Kad jūdi to dzirdēja, viņi domāja vispirms par romiešiem, kuri viņus apspied un valdīja pār viņiem. Un tā vietā, lai Jēzus teiktu, es sakaušu jūs ienaidniekus, Jēzus saka tieši pretējo un aicina mīlēt savus ienaidniekus. Tā jūs būsiet jūsu debesu Tēva bērni. Jo viņš liek savai saulei uzliek par ļauniem un labiem un liek lietumlīt par taisniem un netaisniem. Jēzus saka, ka pat Dievs parāda mīlestību pret saviem ienaidniekiem, sūtot lietu un sauli un svētījot tos, kas ir pret viņu. Un tāpēc arī mums, lai veicinātu mieru ar citiem cilvēkiem, nāks mīlēt savus ienaidniekus. Dažreiz būt par mieru nesēju nozīmē norāt un pārmācīt citu ticīgo, kurš dzīvo grēkā. Dieva miera nesējs nav kāds, kurš izliekās, ka viss ir kārtībā, ja viņš zina, ka viņa brālis vai māsa dzīvo grēkā. Būt miera nesējam nozīmē doties pie tā, kurš dzīvo grēkā un uzrādīt viņa vainu. Mateja 18. nodaļā, 15. pantā Jēzus saka, bet ja tavs brālis grēko, tad noj un pārmāca viņu zem 4 acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Mums varētu domāt, kāpēc meklēt kašķi? Kāpēc iet un meklēt un iesaistīt draudzi, vai nebūtu labāk, ja mēs to liktu mierā un neceltu lieku kašķi? Taču mums ir jāsaprot, ka jebkurš grēks izjauc draudzes mieru. Nav grēka Kristus miesā, kas neietekmētu visu pārējo organismu. Tas ir kā akmens logā. Tas saplaisā visu logu. Un tāpēc Jēzus saka, ka mums ir jādodas pie tā, kurš ir grēkojis. Un mīlestībā jāuzrāda viņa grēks, ar mērķi atjaunot sadraudzību un mieru visā draudzē. Un ja viņš tev klausa, tas ir, ja viņš atgriežas un maina savu virzienu, tu savu brāli esi mantojis. Tu esi atjaunojis mieru ar savu brāli un mieru visā draudzē. Un 16. pantā. Un ja viņš neklausa, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš neklausa un neatgriežas, pieaicina vēl vienu vai 2 lieciniekus, lai apstiprinātu, ka šis grēks ir noticis. 17. pāns. Bet ja viņš neklausa tiem, tad saki to draudzēji. Kāpēc draudzēji? Jo visas draudzes miers ir ticis iztraucēts. Tas ir radījis viļņu efektu un visi kuģi virs ūdens ir ietekmēti. Tad saki to draudzēji. Bet ja viņš neklausa arī draudzēji, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Tas nozīmē būt izslēgtam no draudzes. Lai miers draudzē var tikt atjaunots. Šis ir 3. veids, kā mēs varam būt miera nesēji. Pirmkārt, veicināt mieru starp cilvēkiem un Dievu. Otrkārt, veicināt mieru cilvēku sirdīs. Treškārt, veicināt mieru ar cilvēkiem. Un visbeidzot, 4. veids, kā mēs varam būt miera nesēji, ir veicinot mieru starp cilvēkiem. Esot tiem, kuri iestājas starp cilvēkiem kā starpnieks starp 2 pusēm, kuras atrodas konfliktā viena ar otru. Dieva miera nesēji meklē veidu, kā savest kopā brāļus un māsas Dieva valstībā. Tas ir tas, ko Pāvils darīja Filipiešiem 4. nodaļā, uzrunājot 2 māsas, kuras nespēja sadzīvot. Filipiešiem 4:2. Eodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekš tā kunga. Pāvils šeit rīkojās kā miera nesējs, dodoties pie šīm 2 māsām, kurām bija domstarpības, un aicināt būt vienprātīgām iekš tā kunga. Mozus bija miera nesējs, kad viņš iestājās starp 2 ebreju vīriem, kuri strīdējās. 2. Mūzes 2:13. Viņš sacīja vainīgajam, kāpēc tu sit savu darba biedru? Tas ir 4. veids, kā
mēs varam būt miera nesēji. Taču būt miera nesējam nevienmēr ir viegli, kas noved pie mūsu 3. punkta. Miera nesēja nasta. Būt par miera nesēju nepavisam nav viegli. Tas nozīmē iejaukties citu dzīvēs, kur mēs redzam, ka tur ir konflikts. Bieži tas nozīmē uzlocīt rokas un iebāzt savu degunu situācijās, kas nemaz nav patīkamas. Vai tas ir, lai savest kopā cilvēkus ar Dievu vai cilvēkus ar citiem cilvēkiem. Puritānis Tomas Vatsons raksta, runājot par šo svētību: es atzīstu to par nepateicīgu darbu, censties atrisināt domstarpības, turēt rozi pašam nesaduroties. Tas, kurš iestājas starp 2 paukotājiem, bieži vien saņem triecienu pats. Taču šis uzdevums, kaut arī neatnes veiksmi no cilvēkiem, tam netrūkst svētības no Dieva. Tas tika uzrakstīts 17. gadsimtā, kad vīri izvilka savus zobenus un paukojās savā starpā. Un Vatsons saka, tu iestājies starp 2 paukotājiem, un tevi sadurs no abām pusēm. Tu neko nepierādīsi, tev kaut ko pierādīs. Tā ir miera nesēja nasta, miera nesēja prasības, un tas prasa daudz no katra viena no mums. Padomā par Kristu, kurš bija vislielākais miera nesējs, kurš caur asiņainu krustu ir atnesis mieru katram vienam no mums. Padomā, cik daudz tas maksāja Jēzum atstāt debes godību un nonākt uz šo pasauli, uzņemt cilvēka miesu, dzīvot konfliktā ar cilvēkiem katru dienu un doties pie krusta, kur viņš tika sists un piekauts un apsmiets un piesists krustā. Cik dārgi tas maksāja Kristum būt par miera nesēju. Ar vienu roku atturot Dieva dusmību un ar otru roku sniedzot žēlstību vainīgiem grēciniekiem. Un arī katram vienam no mums ir cena, ko maksāt. Lai nestu mieru starp cilvēkiem un Dievu, lai nestu mieru starp cilvēkiem ar citiem cilvēkiem, lai nestu mieru darba vietā, lai nestu mieru ģimenē, lai nestu mieru draudzē. Filipiešiem 4, 1-3. Tad nu važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā. Cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Tā ir miera nesēja nasta, miera nesēja prasības. Būt par miera nesēju bieži nozīmē atrasties konflikta viskarstākajā punktā, lai pēc tam, kad šis konflikts ir atrisināts, var ienākt patiesa miers. Un visbeidzot, pēdējā lieta, uz kuras vēlos vērst jūsu uzmanību, šajā svētībā miera nesēju nosaukums. 9. panta beigās Jēzus saka, svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Es nevaru iedomāties neko labāku, kā būt sauktiem par Dieva bērniem. Tas runā par miera nesēju godu. Nav lielāka goda, kā būt sauktam par Dieva bērnu. Un kas ir tā lieta, kas raksturo patiesu Dieva bērnu? Kā mēs atpazīsim, kuri ir Dieva bērni? Viņi ir tie, kuri nes mieru. Viņi ir tie, kuri nes mieru. Ja kāds saucās par Dieva bērnu, un viņš nav miera nesējs, bet viņu dzīvi raksturo kašķēšanās un ķildošanās un nemiers, tas ir skaidrs, ka tas nav Dieva bērns. Jo Dieva bērni ir tie, kuri nes mieru. Vai tu padomājies, ko nozīmē būt Dieva bērnam?
Vai tu esi padomājis, kā Dievs uz tevi skatās? Kas par brīnišķīgu domu būt sauktām par Dieva bērnu? Jākabs turēja savu dēlu Beņamīnu dārgāku kā jebko citu, kas viņam piederēja. Klausies, Dievam pieder visu pasauli. Un viņš mīl mūsu vairāk kā visu, kas jebkad ir radīts. Bībele saka, ka mēs esam viņa aceraugs. Un kas pieskaras Dieva bērniem, tas pieskaras viņa aceraugam. Kad Bībele runā par aceraugu, tas runā par atzīlīti, visjūtīgāko vietu. Un mēs to aizsargājam. Neviens neaiztiek tavu atzīlīti. Un tas ir tas, kā Dievs jūtas par saviem bērniem. Tu aizskar kādu no Dieva bērniem, un tu iebaksti ar pirkstu Dieva acī. Un viņam tas nepatīk. Malahijas 3.17 ir teikts, tai dienā saka tas kungs Cebauts, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam īpašumam. Un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzēja savu dēlu, kas viņam kalpo. 56. psalmā, 8. pantā ir teikts, ka Dievs mūsu asaras ir savācis savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas tavā grāmatā. Un kad mēs nomirsim, 116. psalmā ir teikts, viņu svēto nāve ir dārga tā kunga acīs. Dievs mūs ir padarījis par ķēniņiem un priestariem, kas valdīs par zemi. Romiešiem 9.23 ir teikts, ka mēs esam žēlstības trauki, kurus viņš iepriekš radījis godībai. Kāda brīnišķīga doma. Vai tu aizdomājies, ko nozīmē būt sauktam par Dieva bērnu? Dievs tev mīl ar mūžīgu mīlestību. Dievs nes tavas nastas un vājības un grēku. Dievs gādā par visām tavām vajadzībām. Dievs pasargā tevi no ļauna un briesmām. Dievs atklāja tev savu patiesību. Dievs piedod tev tavus grēkus. Dievs liek visām lietām nākt par labu tavā dzīvē. Un vienu dienu Dievs mūs paņems pie sevīm, un mēs būsim ar Dievu mūžīgi. Es nevaru iedomāties neko labāku, kā būt sauktiem par Dieva bērnu. Es vēlos uzdot vēl pēdējo jautājumu. Vai tu esi Dieva bērns? Saka, kā es varu kļūt par Dieva bērnu? Kas no manis ir prasīts? Pavisam vienkārši. Tu kļūsi par Dieva bērnu caur ticību uz Jēzu Kristu. Tas ir caur ticību un ne ar darbiem. Taču ir diva veida ticības. Ir vispārēja ticība. Tā ir ticība par to, ko Bībele māca. Tā ir vispārēja ticība. Ka Dievs ir svēts, ka mēs esam grēcinieki un ka Kristus ir glābējs un ka mums ir jādod savu dzīvi viņam. Tā ir vispārēja ticība, tā ir intelektuāla ticība par faktiem. Tas ir zināšanas. Jākab 2.19 runā par to un saka, tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Nepietiek tikai ar zināšanām par faktiem par evaņģēliju. Nepietiek tikai ar zināšanām par to, ko Bībele māca. Ēle ir pilna ar cilvēkiem, kuriem ir šādas zināšanas. Tev ir vajadzīga otrkārt glābjoša ticība. Glābjoša ticība ir, ka tu liec savu uzticību uz Jēzu Kristu. Ka tu atdod savu dzīvi Kristum. Glābjoša ticība ir, ka tu liec visu savu paļaušanos uz Kristus darbu pie krusta. Tu uzticies, ka Kristus nāve pie krusta ir samaksājusi par taviem grēkiem. Tu atzīsti, ka tu sevi nevari izglābt. Ka tu nespēji piepildīt Dieva nosacījumus. Es padodos un pieņemu Dieva miera nosacījumus. Es aizgriežos no saviem grēkiem un ticībā nāku pie Jēzus. Kā ubaks, kuram pašam nav nekā, ko es varētu dot, lai Dievs man pieņemtu. Un es saucu kāds muitnieks. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Vai tu esi to izdarījis?
Un ja tu neesi, es aicinu, izdari to šodien. Bībelē teiks, katrs, kurš piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts.